Sveiki, man sauc Rihards Gromuls un es atrodos TET veikalā, jo šodien mēs atpakosim iPhone 16, 16 Plus, iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max. Un es domāju, sāksim ar pirmo telefonu, tas ir iPhone 16. Šī ir mana mīļākā daļa, kā jau visiem. Ja jūs zināt, cik nopietni šīs paciņas vienmēr tiek taisīts. Tagad es domāju, ka ir laiks šos te mazulīšus ieslēgt iekšā. Nu tālūk, tie ir mums visi skaistie 4 telefoni. Jauniem iPhone 16 un 16 Plus tagad arī ir saucamā action poga, ar kur tu vari aktivizēt vairākas iespējas. Kameras. Ir ierasti veidi, kā mēs varam tikt līdz kameras lietotnē, bet ar jauno camera control, ko nospiežot, mums atverās uzreiz kamera. Un nospiežot uz viņas drusciņu stiprāk, mēs varam jau zoomot. Nospiežot vēl stiprāk, mēs varam uzņemt bildīti un nospiežot divreiz. Tad mēs varam iziet citām kameras funkcijām, kas ir pieejams. Bet, ja tu izvēlies iPhone 16 Pro, tad, protams, tā ir vēl viena papildus kamera, un tās ir arī labāks video iespējas, kuras man ir svarīgas. Un viena no lietām, kas man ļoti, ļoti patīk, ir to, ka tu vari, tagad, kad tu uzņem video, tu vari filmēt, nopauzēt, atpūsties, un tad turpināt filmēt, un bez nekādas montāžas tavs video jau ir gatavs. Bet ir vēl dažas lietas, kas man ļoti patīk. Ļoti svarīga lieta ikdienā – kalendārs, ko izmantojam tagad. Tāpatās kā uz Apple datoriem, tu vari iezūmot iekšā, lai labāk varētu redzēt savu dienas plānu vai atzūmot. Ļoti pārskatāmi. Un vēl viena ļoti jauka opcija ir Safari. Kad mēs atveram kādu mājaslapu, mēs scrollējam cauri, un kaut kas varbūt mums drusku traucē izbaudīt šo te mājaslapu. Pieņemsim šo te navigāciju, paslēpsim. Bum! Nu, ļoti skaisti. Un turpin scrollēt mājaslapu bez liekiem traucējumiem. Un, protams, tas nav viss, ko mums Apple parādījuši šajā septembrī savā pasākumā. Mums arī prezentēja 2 jaunas pulksteņus. Varbūt jūs vien pamanījāt, tas ir šis te Apple Watch 10 un Apple Watch Ultra 2 jaunā skaistā melnā krāsā. Un vispirms sāksim ar Apple Watch sērijas 10, ar ko tad viņš atšķirās no iepriekšējām paudzēm. Pirmkārt, viņš ir plānāks, un to jūs jutīsiet, kad jūs uzliksiet uz savas rokas, un viņš ir arī vieglāks. Displejs ir vizuāli, un man liekas arī fiziski drusku lielāks nekā Apple Watch Ultra. Lūk, kā mēs redzam, ja tā ieskatās, viņš ir lielāks. Un kas vēl ir jāzina par Apple Watch sērijas 10 ir to, ka baterijas spēj izturēt līdz pat 18 stundām, un tā uzlāde līdz 80% ir 30 minūtēs. Tā kā jūs to uzliksiet lādēties no rīta, pieņemsim, ka jūs iet dušā, jūs varat neuztraukties par to, ka jums pulkstenis izlādēsies dienas vidū. Un, protams, kā jau es teicu, Apple Watch Ultra 2 jaunā skaistā melnā krāsā. Un tas, kāpēc es ikdienā izmantoju Apple Watch, ir, lai uzraudzītu savu veselību. Un viena no jaunākajām funkcijām, ko mums Apple piedāvās, būs savu miega izsekošanai, jeb miega apnēja. Viņš skatīsies, cik daudz skābeklis tev pa nakti ir, vai tu krāc, un šiem te datiem tu pēc tam varēsi uzlabot savu veselību, kas ir miegs vispār ir ļoti svarīgs. Tie, kas ikdienā ir daudz aktīvāk, tiem es ieteiktu Apple Watch Ultra 2, tīpaši šo te jauno skaisto melno. Visas funkcijas, ko piedāvā Apple Watch Ultra 2, tagad tās arī ir pieejams Apple Watch sērijas 10. Nu, ko es jums tur stāstu? Tas ir iPhones, un kā katru gadu tas ir labākais iPhones, kas ir pieejams, un tas būs pieejams šeit, TET veikalā, sākot no 20. septembra, kur jūs paši varat nākt un izpaidīt. Gan apstīties, kā var editot ātri skaisti bildes, kā strādā action kamera poga, video editošana, visu šeit jūs varēsiet to izmēģināt, tā kā nāciet un iegādājieties sev jaunu skaistu telefonu.